Termoelektrostacija. Termoelektrostacija ir elektrostacija, kas lieto siltumdzinēju. Parasti tas dzinējs ir tvaika turbīna. Spēku iegūst tērot ūdeni, te var lietot dažādus siltumavotus. Parasti siltumu iegūst spēku. Iegūst sadedzināt kurināmo, ogles, dabasgāzes, kūdru vai naftas produktus. Spēku pēc turbīnas var vienkārši nokondensēt vai arī lietot, lai sildītu ūdeni. Termoelektrostacijām, kur spēku lieto, lai sildītu ūdeni, ir augstāka no turbīnas izdejošā tvaika temperatūra. Šādas termoelektrostacijas sauc par termoelektrocentrālēm. Lielajās termoelektrostacijās turbīna ir tieši savienota ar ģeneratoru. Tad tec vēsturi. 1879. gadā tika uzcelta pirmā termoelektrostacija. Tās izgudrotājs bija amerikāņu elektrotehniķis un izgudrotājs Tomas Alva Edisons. Mūsdienās to celtniecība ir pilnveidota, lai iegūtu lielāku liederīgo enerģiju. Termoelektrostacija plusi un mīnusi. Plus nerada tādus draudus kā atomelektrostacijas, izmantot dabīgo kurināmo, spēj saražot ļoti daudz siltumu un elektroenerģiju. Mīnus izdala sēra dioksīdu atmosfērā, bet tas nav tik kaitīgs kā CO2. Termoelektrostacijas neslēdz ārā, jo to iekurināšanai nepieciešams ļoti daudz laika. Izmanto dabīgo kurināmo. Dublis numur 2754. Termoelektrostacijas Latvijā. Latvijā lielākās termoelektrostacijas un termoelektrocentrāles pieder kompānijai Latvenergo. 1879. gadā tika uzcelta pirmā termoelektrostacija. Tas izgudrotājs bija... Pīdari jobanē, bļaļ. Čukas, ko jūs... Kas ir tec? Lems, tas tu?